tas ir atkal pilnīgs precedents, bet tas ir normāli. Man piemērs ir vienkārši no, teiksim, darbā baumas, nu, teiksim, kāds kaut ko, zin kā. Un tad vienmēr ir tā, ka tie, kas ir, nu, kaut kādi 3 vai 4 džeki, tad tie vienmēr vispēdējie uzzina. Nu, kad tur sievietes jau visu zina. Jā, tur jau kaut kādi kolēģi ir stāvoklī, bet viņi vēl pat nezina, ka visi jau tev zina, un tad tā, tu vēl nezini, nu jā, nu skaidrs. Jā, paldies, jā, tu arī ievirzīt tajā. Iedomājieties, ballīt, jūs ejat pārī, jūs ar draugu, vīrietis ar sievu, jā, teiksim, uzskatīsim, ka mums ir pareizi valsts, vīrs ar sievu, ģimene iet uz tādu ballīt. Jūs ejat tajā telpā, sievietei vajag aptuveni 3 minūtes, lai saprastu par 50 cilvēkiem, starp kuriem ir kaut kādas attiecības, kura var būt draudzene, kura varbūt nevar būt draudzene, kur ir ienaidniece, kuri ir ļoti lielā tur mīlestībā, kaislē, kur ir savstarpējā aizvainojumā. Viņiem vajag apmēram 3 minūtes, viņi jau visu nolasa. Ko vīrietis dara, ka viņš ienāk kaut kādā ballītē? Viņš uzreiz paskatās, kur ir izēja, tā, kur ir otra izēja, logi, tā, pirmais, tā draugi ir, kurš ir draugs, tā, vai kaut kāds ienaidnieks ir, tā, kas var būt ienaidnieks, tā, šito jārubīt pirmo ārā. Pilnīgi citādāk. Pilnīgi citādāk. Mums vīriešiem, kā viena no kādreizējām manām psihoterapeitēm, pie kurām es pavadīju kāds 5 gadus, mēģinot atrisināt problēmas, maksājot naudu, viņa teica, nu, to viņa teica ļoti pareizi, pateica, vīriešiem viss ir vienkārši. Te ir draugi, ne, tur ir draugi, tur ir ienaidnieki. Viss viegli. Ja? Tu esi vai nu draugs, vai nu ienaidnieks. Sāsies, sievietēm ir izlūki, partizāņi, teroristi, mazliet draugi, mazliet ienaidnieki. Šie draugi uz šodienu, tā, un tur var būt nu, kaut kādi draugi uz mūžu. Ja? Tā sievietēm pilnīgi citādāk tā schēma. Un mēs, vīrieši, principā mēs to varam zināt, bet saprast mēs to nevaram, tāpēc, ka mēs nevaram tā domāt un justies kā viņas. Bet ja mēs to zinām un saprotam, tad mums jau paliek vieglāk veidot attiecības ar viņām, veidot attiecības bez konfliktiem. Un tāpat sievietēm. Ja? Ja viņas to saprot. Jo tas, ka jūs teicāt, es gribu izzināt vairāk sevi, tas ir ļoti, ļoti pareizi. Sievietes bieži vien ir šokā, kā es to varēju izdarīt. Viņas nesaprot. Es taču sev teicu, es tā nekad nerīkošos, tā nekad nedarīšu, kā es to varēju izdarīt. Nu, tāpat arī vīrieši. Ja? Mēs bieži vien izdarām kaut ko, mēs nesaprotam, kā mēs to varējām, tāpēc, ka mēs sevi nepazīstam.